šodien izlēmu nofilmēt video tā vietiņā, svaigā gaisā. Un uzreiz tieši ar savām pārdomām, kādas viņas ir, par ko jau es runāju kādu laiku savā Instagramā, par to, ka mēs melojam, par to, ka mēs bieži mēs parādām cilvēkiem to, kā īstenībā nav, kā mēs īstenībā nejūtamies, kādi mēs esam īstenībā cilvēki. Un šādā veidā mēs vēl vairāk maldinam citus cilvēkus. Es varētu teikt, varbūt īsti saistībā ar tādām tā kā grūtībām, kad ir ļoti daudz tā kā jauniešu tagad, kas tā kā ierauga šo skaisto dzīvi un domā, ka viss ir perfekti un kad nav šīs problēmas. Un vai arī tas pats, kad mēs gribam šo skaisto dzīvi, bet īstenībā varbūt mēs neesam nemaz gatavi šai skaistajai dzīvei. Jo es sevi tikko pati arī piekodināju pie vienas lietas, tāpēc es arī iedvesmojos uzreiz uzfilmēt šo video. Es tik ļoti vēlos šo mīlestību, tik ļoti vēlos šo partneri, bet es esmu šim partnerim uzlikusi tādu latiņu un tāds, varētu teikt, līdzīga veida, kādu es vēlētos, ir uzradies uz manā dzīvē. Nekas tur nav, man nav attiecības. Mēs vienkārši runājam, un es vienkārši sevi šodien, vakar jau arī skaidri un gaiši viņam to pasakot. Es man šķiet neesmu pati nemaz gatava šim ideālajam vīrietim. Kas īstenībā ir muļķīgi, jo vēl nesen es runāju ar vienu meiteni, un ka viņa pati man stāstīja savu pieredzi, ka viņa pati ar šo ideālo vīrieti aug un ir, bet es kaut kā laikam vispār pati esmu sevi tā kā pieņēmusi. Nu tā, reāli padomājot, kad ir viss man ir, viss ir forši, bet es laikam tomēr līdz galam nemaz pat nebiju sev pieņēmusi, un nebiju sev pieņēmusi, ka es būtu gatava šim ideālam vīrietim. Realitātē iedomājieties. Es neesmu gatava. Un es arī vēlos jums daudziem šo pateikt, jo tad, kad jums nāk kaut kādas, labākas iespējas darbā, labākas iespējas jebkur kam, jums ir jābūt tam gatavam. Jums ir reāli jābūt tam gatavam. Un ja jūs neesat ne mentāli, ne fiziski tam gatavi, tad vienkārši gatavojoties tam, ka būs asaras, būs atkal, kāpēc tā notiek, un tam visam ir jāgatavojās. Slavai ir jāgatavojās, naudai ir jāgatavojās, mīlestībai ir jāgatavojās, visam ir jāgatavojās. Tā kā pirms jūs izlēmiet to, ka jūs vēlaties šo skaisto dzīvi, kādu jūs redzat Instagramā, vienkārši pagatavojiet sevi, vai jūs tiešām esat tam gatavi. Tā kā tā. Manas šī rīta pārdomas, sēžot šeit, pastaigājoties, gribu parādīt, kā ārā ir skaisti. Jaunais office. Šodienas mans office ir šis krēsliņš. Tā kā tā. Lai jums brīnišķīgi visiem šī diena. Bye bye!